ar jums šeit sarunā piedalīsies arī Madara Saka, kas ir projekta vadītājs vietniece, un arī mūsu finansistes. Tā, varētu ieslēgt kameras, lai redzams jūs. Gita Feldmane, un arī Anžela Rozere, un arī mūsu projekta koordinatori, ja rodas arī vēl kādi papildu jautājumi. Tūlīt mēs pēc mirklīša arī dalīsimies ar prezentāciju, kurā mēs esam apkopojuši to galveno informāciju, galvenos jautājumus, kas no jums ir ienākuši, lai izskaidrotu precīzāk to, kas ir vadlīnijās noteikts un kā katru no lietām piemērot. Ja jums procesā rodas kādi jautājumi, es aicinu celt roku un uzreiz šos jautājumus nekautrēties uzdot, lai mēs uz vietas arī varam nokomentēt, bet, protams, var arī jautājumus pataupīt un uzdot arī beigās. Vai varbūt ierakstīt tērzētavā, ja kādi jautājumi rodas un negribat tos mutiski uzdot. Painformēšu, ka mēs šo sanāksmi ierakstīsim, jo zinām, ka bija kolēģi, kuri, diemžēl, no pašvaldībām nevarēja pieslēgties, viņiem nebija šodien iespēja, un tad, lai mēs varam arī padalīties ar šo ierakstu un šo informāciju, nevajadzētu vēlreiz atkārtot, stāstīt. Tāpēc arī mēs to ierakstīsim. Līva, nospiedīs lūdzu ierakstu. Ieraksts jau ir aizgājis. Labi. Tā, Gita, vai tu būtu gatava dalīties ar prezentāciju? Jā, labdien visiem. Tūlīt. Tātad jūs redzat prezentāciju, jā? Redzam. Jā, kā Aija teica, mēs prezentāciju apkopājām pa lieliem blokiem visbiežāk uzdotos jautājumus. Protams, kad atbildes iespējams visi nesaņems, bet tad par atsevišķiem, jā, tērzētavā vai uzreiz celiet rociņu. Un, jā. Tātad, lai vispār saprastu finanses un visu sadarbību, mums ir liels prieks par lielo sadarbības partneru pulku. Diemžēl nedaudz viņi sadalās tā kā profizglītības iestādes. Viņām ir dažos jautājumos tā kā citi nevis noteikumi, bet un pašvaldībām ir nedaudz plašāk visādas tur atrunas iespējas un vēl kaut ko, tāpēc es atvainojos, ja es runāju vairāk par pašvaldībām un profizglītības iestādēm varbūt mazāk pievērsīsim uzmanību, bet nē, viņi attiecās uz visiem. Tātad, lai iesāktu, lai varētu attiecināt projektā izmaksas, ir nepieciešams nodibināt šīs darba tiesiskās attiecības. Un šīs darba tiesiskās attiecības var pamatot un nodibināt par tām stundām, kuras ir paredzētas attiecināt no projekta izmaksas. Ir nepieciešams tātad vienošanās pie esošā darba līguma, kas ir tieši profizglītības iestādēm un pašvaldību izglītības iestādēm pie tiem līgumiem, kur būtu noteikti jābūt norādītai slodzei, atalgojumam un likmei. Tātad darba stundas dienā vai nedēļā. Ir, protams, arī dažādi izņēmumi, bet tas jāskatās darba likuma 40. punktā. Jau pirmā rociņa. Jā, sveiki, labdien, Rīgas pašvaldība. Jā, tieši tā kā jūs smuki norādījāt, darba likumā ir noteikts, ka darba līgumā ir jānorāda darba stundu skaits dienā vai nedēļā. Kā mēs zinām, projektā nav iespējams noteikt precīzi darba stundu skaitu ne dienā, ne nedēļā, jo tās konsultācijas bērns var saslimt, neatnākt, tās stundas ir peldošas. Vienu nedēļu tās var būt tik, otru nedēļu tik, kā to noteikti darba līgumā. Tieši tā, kā es uzsveru, te darba likumā
40. pantā ir tas izņēmums, jā, kad ir tie gadījumi, kad nevar noteikt konkrēti, tad te varbūt ir tā, varbūt varētu ņemt iepriekšējo projektu pieredzi un viss, ka noteikti, ka nepārsniedzot. Iepriekšējā projekta pieredze bija ļoti negatīva, jo mēs noteicām stundu skaitu, ko nevar pārsniegt, un tanī brīdī, ka tev ir jāmaksā kompensācija, neskatoties uz to, ka pedagogs nav nostrādājis nevienu stundu, nezinu kādu iemeslu dēļ, bet mēs viņam esam spiesti rēķināt kompensācijas no tā, kas viņam ir noteikts darba līgumā, nevis pēc faktiskā. Tā kā šis variants mūsu uztverē ļoti nepareizs. Aprēķins jebkurā gadījumā ir pret faktiskajiem izdevumiem, vidējo aprēķinu. Kāpēc? Pret faktiskajiem izdevumiem tad, ja viņi ir, bet ja viņu nav, ja pedagogs nav strādājis kādu iemeslu dēļ, tad ir jāņem tas, kas ir norādīts darba līgumā, un tāpēc darba līgumā nevar norādīt konkrētu skaitu, vai mēs norādam tur ne vairāk, ne mazāk. Tāds nav paredzēts darba līgumā. Darba līgumā ir jānorāda, cik ir jānostrādā. Šī gadījumā projektā to nevar noteikt, jo konsultācijas ir atkarīgas no ļoti daudz apstākļiem. Es varētu nokomentēt šo. Redzēt, darba līgumu noslēdzot, jebkuram cilvēkam mēs norādām tādu slodzi, kāda viņam ir paredzēta strādāt. Mēs, protams, nekad nevaram paredzēt, kad būs darba nespēja vai kāda cita prombūtne. Manuprāt, tas viens otru neizslēdz. Noslēdzot darba līgumu, mēs paredzam, kādu slodzi šis cilvēks strādā. Un arī tajā brīdī, ka pedagogam līgumā tiek norādīts saskaņā ar tarifikāciju, arī tarifikācijā tiek norādītas stundas, tur parādās stundas, cik viņiem ir nedēļā un beigās kopā mēnesī. Es nerunāju par prombūtni vai darba nespēju, es runāju par to, ka, piemēram, viņam ir paredzētas, 10 konsultācijas, bet uznāk gripas epidēmija, bērni neierodās un tās konsultācijas faktiski nenotiek. Viņš faktiski nenostrādā to, kas viņam bija paredzēts. Jā, un tas nekas tieši tāpat kā mēdz nenotikt arī stundas. Bet es varētu varbūt dot, varbūt, ja jautājums vai komentārs par šo pašu ir? Jā, man komentārs par šo pašu. Es domāju, varbūt pie tā mēs nesāsināsim uzmanību, jo iepriekšējā projektā bija ļoti precīzi atrunāts, jo bija noslēgts līgums par stundām līdz maksimums, un samaksa bija pēc fakta, un ja gadījumā kāds nepildīja saistības nenotika, tad bija jāveic grozījumi pie vienošanas vai darba līguma. Es domāju, šeit ir tāds tīri tehniski praktisks jautājums, tad daudz ko sāsināt uzmanību. Paldies, Andrej. Un mums arī pēc mirkļa pieslēgsies arī projektu jurists, ja ir vēl kādi būs detalizēti jautājumi tieši juristam. Jā, tātad šie tiešām ir juristi jautājumi, un man gribās teikt tieši tajā brīdī, ja jūs nosakat konkrētu skaitu, nevis līdz, tad ir tā, ka tu nedrīkst nesamaksāt, jo tad ņem pēc darba līguma. Bet ja ir līdz, bet šis tiešām ir juristu jautājums. Tātad es gribu uzsvērt šai brīdī, ka ja ir slēgta vienošanās pie esošā darba līguma, ir visu laiku jāņem vērā šis vienlīdzīga atalgojuma princips. Tātad jūs arī šo likmi drīkstat likt tieši tādu pašu, kā par šo darbu būtu pamatdarbā, skolā, pie sevis visu laiku atceroties, cik jūs maksāsiet tam pedagogam, ja tas nebūtu no projekta. Un otra ļoti būtiska lieta ir tā, ka jāatcerās, ka pie viena darba devēja ir jāievēro šīs 40 stundas no visiem finansēšanas avotiem. Tāpēc šis līguma noslēgšanas veids ir ļoti būtisks. Ja ir vienošanās, tad ir kopējā noslodze un likme tieši tāda pati. Pašvaldībām un valsts pilsētām tātad ir tā iespēja nedaudz izvēlēties arī citu darba līguma formu, kas ir pie cita darba devēja. Gita, pārslēdz slaidu, lūdzu. Un tur skolas tad, jā,
Un tur skolas likme tad neiet iekšā, skolas stundas neiet iekšā kopējā noslodzē. Andrej, jums ir liela pieredze un komentārs. Vispār ar pieredzi dalīties ir bīstami no vienas puses. No otras puses, jā, mēs iepriekšējos gados bija 2 darba līgumi, tātad viens bija skolā un atsevišķi slēdzām līgumu izglītības pārvaldē, kas ir cits darba devējs, bet arī tur veselā sapratā jāskatās, lai tās stundas ir nepārklājas un nebūtu, ka vienā laikā dara gan skolas darbu, gan projektu. Bet vairāk šobrīd mēs esam noskaņoti, jo finansējums nav liels, mēs noskaņoti, tā ir vienošanās pie darba līgumiem, ko darīs skolā, jo tā vieglāk ir izkontrolēt. Bet iespējas ir. Vienīgais es varu teikt, ka ir pašvaldības, kuras uzskata vai skola vai pašvaldība, ja ir viens nodokļu maksātājs, tas ir viens darba devējs. Tā kā tur juristam jāprasa šis jautājums, bet cik juristu, tik viedokļu, cik es zinu. Tieši tā, šis jautājums tomēr būtu jūsu pusē un uz jūsu atbildību, jā. Paldies, Andrej. Un es gribētu uzreiz atbildēt uz jautājumu, ko Tērzētavā uzdod, ka ja ir 2 amati un 2 algas likmes, attiecīgi vienam kā skolotājiem un otrs kā sociālais pedagogs, tad jāpiemēro ir tā likme, kādā amatā strādās, ja šajā gadījumā strādās kā sociālais pedagogs, tad projektā piemēro sociālā pedagoga likmi. Ja? Attiecīgi tā amata, kādā strādās arī projektā. Un tieši tā, kā Andrejs arī minēja, tad šis ir jautājums, ko mēs arī saņēmuši esam no sadarbības partneriem, vai drīkst strādāt vairāk kā 1,3 slodzes, tad, ja skolā ir 1,3 slodze, vai vēl var klāt projektā, atbilde ir nē, jo tad ir noteikts maksimālais darba stundu skaits nedēļā, un tās ir 40 stundas, bet ir risinājums, un šādu risinājumu izmanto ļoti daudz pašvaldības jau pumpuru laikā, tieši tā, ka līgums tiek slēgts pie cita darba devēja izglītības pārvaldē. Es zinu, ka mēdz būt pašvaldības, kurās tā nostāja citādāka, ka izglītības pārvalde, kā pašvaldība, ir tas pats darba devējs, kas skola, jo algu maksā pašvaldība. Bet jums šeit ir precedenti, ka šādi līgumi ir slēgti, tas nav pārkāpums, un izglītības pārvaldi var uzskatīt kā citu darba devēju. Un tāpēc arī ir šis te līgums. Bet vērš uzmanību, ka līgums var būt arī pašā izglītības iestādē, ja šis pedagogs ir pieņemts darbā tikai strādājot attiecīgi projektā. Ja skolas likme ir mazāka nekā projektā, par to Gita minēs nākamajā slaidā. Gita, varbūt dosim vārdu vēl Andrej, jauna roka vai veca roka? Tā tūlīt novākšu veco roku. Jā, paldies. Un tā man te izlec ārā vēl uzaicinājumu, tāpēc lūdzu, kam ir rokas, neredz pilno vārdu. Jā, sveiki, es varbūt vēlreiz pie šī paša. Mēs arī iepriekš pumpurā darījām tā, ka slēdzām darba līgumus ar departamentu, ar izglītības departamentu. Tas bija kā atsevišķi darba līgums skatoties, lai tā slodze kopējā gan skolā, gan departamentā neiet pāri 1,3. Bet man pie šī ir jautājums, ja mēs arī tāpat tagad daram un pieņemam pedagogus darbā, tā kā pašvaldības departamentā, vai mēs varam noteikt citu likmi viņam, nekā viņam ir skolā, jo viņam būs, tas būs kā jauns darba līgums, cits darba līgums. Vai tai likmei ir jābūt obligāti tādai kā skolā, vai mēs varam pašvaldībā noteikt citu darba likmi? Atbilde uz šo jautājumu ir tāda, ka projekts nevar noteikt jums, kāda konkrēta likme jums ir jāpiemēro. Ir likme, ko no projekta var attiecināt, bet šeit arī mūsu jurists vērš uzmanību uz to, ka šeit slaidā ir redzams, ka
Tas, kas darba devējiem ir jānodrošina, ir vienlīdzības princips un nedrīkstētu darba devējs. Tas ir tas, uz ko mēs jums varam norādīt, ka nedrīkstētu noteikt ne labvēlīgākus, ne arī nelabvēlīgākus nosacījumus. Respektīvi, ja viņš kā pedagogs vai vienalga kā psihologs skolā, viņam ir viena likme, tad īsti pareizi nebūtu, ja projektā viņam ir cita likme. Bet, kā es teicu, tā gala rezultātā ir darba devēja atbildība. Teiksim, ja arī pedagogs strādā vairākās skolās, viņam jau katrā skolā ir pilnīgi citādāka likme, un tā problēma, kāpēc mēs šo paceļam, ir tas, ka mēs redzam, ka tā vienotā stundas likme, diemžēl, ir daudz zemāka nekā vidējā likme pašvaldībā, un tas nozīmē, ka tas ir pašvaldībai atkal papildus sloks. Ja mums ir jāmaksā atvaļinājums, slimības naudas, mēs redzam, ka tā likme nenosedz, diemžēl. Jā, mums ir daļa pašvaldību, kurā ir šāda situācija. Lielākā daļa tomēr iekļaujās šajā attiecināmajā likmē, bet tad, ja pedagogs strādā vairākās izglītības iestādēs, tad tomēr uz katru izglītības iestādi mēs skatāmies kā uz atsevišķu darba devēju, un šie vienlīdzības principi ir jāpiemēro katram darba devējam atsevišķi. Ja? Jā, Gita, lūdzu turpini. Jā, pabeidzot tātad par šiem darba tiesisko attiecību veidiem, mēs vēlamies uzsvērt vēl arī to, kā projektā ietvaros ir pieļaujama pedagogu darba apmaksa, kas uzreiz izslēdz šo iespēju slēgt uzņēmumu līgumus. Tos ne. Tātad tikai darba līgumi un darba attiecības. Otrs, projektā izmaksām ir attiecinām vienības metodikas likme, izņemot tos atsevišķus gadījumus, kas ir surdulku ergoterapeitu konsultācija, un kas ir jāpiemēro pēc faktiskajām izmaksām. Te vēlos vērst uzmanību, ka šī vienības metodikas likme ir saistoša mums kā projektam un jums kā sadarbības partnerim, bet ne līdz galam kā izglītības iestādei. Jo naudas turētājs naudas maksas būs pie sadarbības partnera, kā viņš tālāk rīkosies ar šo no projekta saņemto naudu, un tā ir sadarbības partnera pusē. Tātad un šī vienības metodikas likme nosaka, ka no projekta par 1 stundu, par 1 konsultāciju mēs attiecināsim 14,60, kas ietver jau bruto plus nodokļus, kā arī aprēķinā ir iekļauti arī atvaļinājuma naudas. Un pienākums maksāt atvaļinājuma naudas, protams, ir darba likumos un citos normatīvos aktos, tāpēc arī atvaļinājuma naudas nedrīkst nemaksāt, un vidējos izpeļņās un visur gan pie vienošanās pie esošā darba līguma ir jāskaita klāt projektā nostrādātās stundas, gan arī tiem, kuriem ir atsevišķie līgumi, atvaļinājuma naudas ir jārēķina. Jautājums ir tikai no kādiem līdzekļiem. Te es gribētu teikt, ka noteikti algu grāmatveži izreikinās precīzāku šo ciparu, kāda tā likme ir, lai iekļautos ar visiem atvaļinājumiem un viss, bet tā ātri sarēķinot, ja ir 2 mēneši atvaļinājums pedagogiem un 10 mēnešus viņi var strādāt, tātad, ja jūsu likme ir 9,84 un zemāka, tad jūs vienā vienībā iekļauties, ja ne? Tad noteikti jau ir jāsāk domāt un jāparedz izglītības iestādē. Tas vairāk ir tieši uz profizglītības iestādēm. Tas ir uz šo valsts pilsētu un pašvaldību atsevišķiem šiem līgumiem, kas tiek ņemti ne skolā. No šiem budžetiem jādomā, kā te jūs varēsiet šo apmaksāt. Tātad, Gita, papildināšu tevi.
Tātad un vērsīšu uzmanību, ka dienas vienības metodika, kas tātad attiecīgi ir aprēķināta šī stundas likme, jā, tā iekļauj arī atvaļinājumu naudu, nu, kā mēs redzam, darbdevēja nodokli un arī atvaļinājumu naudu. Bet vienlaikus jāvērš uzmanību, ka no šī finansējuma atvaļinājumu naudu, protams, var izmaksāt tad, ja rodas ekonomija uz tā rēķina, ka skolā likme ir zemāka par šo te projektā maksimāli noteikto. Un, jā, diemžēl tajās pašvaldībās un tajās skolās, kur šī likme būs augstāka, diemžēl no projekta finansējuma neveidojas tā nepieciešamā ekonomija, lai izmaksātu atvaļinājumu naudas. Jā, tātad par to ekonomiju kā tādu, tieši kā Aija teica, ekonomija veidojās tajā brīdī, ja jums faktiskās izmaksas ir mazākas par šīm vienas vienības likmē aprēķināto. Un tai gadījumā, ja tādi gadījumi ir un jūs esat norēķinājušies gan par visām attiecībām, gan par atvaļinājumiem, gan visu, un rodas vēl kādas ekonomijas pārpalikums, tad to jūs drīkstat tērēt kā netiešās izmaksas. Netiešās izmaksas tas ir tā vispārīgi teikts, jo, kā mēs zinām, projekta ietvaros nav paredzētas tieši netiešās izmaksas un administrēšanas izmaksas, bet šo ekonomijas daļu jūs drīkstat tērēt līdzīgi kā netiešās izmaksas. Un mēs tā kā aicinātu un vērst uzmanību, kad vispirms viņas varētu tērēt tātad, ja ir nepieciešamība vēl pēc papildu plāniem un papildu atbalstu, bet to jūs neuzrādat noteikti ne interaktīvajā rīkā, ne tiešajās nekā. Vai arī šo administratīvo izdevumu sekšanu un administratīvo izdevumu sekšanu, parasti visbiežāk mēs saprotam tomēr šo iesaistīto cilvēku ielikto darbu un laiku, par kuru viņi nesaņem atalgojumu. Tie paši koordinātori, grāmatveži. Bet tas ir jūsu kā sadarbības partnera ziņā, kā jūs ar šiem līdzekļiem rīkojaties. Un man viens liels lūgums tieši grāmatvežiem par to, ka, ja tiek kaut kas valsts kasē veikts tieši no šīs ekonomijas naudiņas, tomēr norādīt maksājumu uzdevumā, ka tās ir vai netiešās, lai būtu atdalītas, lai mēs neprasītu nekādus pamatojušos dokumentus vai kaut ko tādu. Aija? Jā, atkal papildināšu Gitu, lai nemulsina, ka prezentācijā rakstīts, ka projekta ietvaros nav paredzēts netiešās izmaksas un administrēšanas izmaksas. Tas nozīmē, ka pēc noplusējuma projektā nav paredzēts tās netiešās izmaksas, kā tas, diemžēl, kā tas bija Pumpurā, ka bija konkrēts procents no tajā mēnesī izmaksātās atlīdzības summas. Tomēr šajā gadījumā, ja ekonomija rodas, tad mēs viņus varam uzskatīt par netiešajām izmaksām. Un vienlaikus atbildot gan uz Tērzētavā uzdoto jautājumu par summu 9,84, jautājums, vai tāds jāliek līgumā, nē, tā tas nav domāts. Gitas komentārs ir par to, lai jūs izprastu, ka šī ir tā summa, ja tā likme ir līdz vai 9,84, tad ar projekta piešķirto finansējumu jums pietiks gan, lai izmaksātu atalgojumu, gan, lai izmaksātu atvaļinājumu naudas. Ja tā likme jums pašvaldībā ir virs šīs summas, tad tas jums ir signāls, ka var, nevis ka var, bet ka no projekta visticamāk varētu nepietikt finansējums, lai izmaksātu atvaļinājumu. Vienlaikus jāņem vērā, ka, kā jau mēs te sākumā runājām, viens ir plānotais, un otrs ir reālā izpilde. Tieši tāpat kā pedagogi slimo vai dodas kādās citās neplānotās prombūtnēs mācību gadu laikā, tas pats var notikt arī, protams, īstenojot projekta aktivitātes un uz tā rēķina jau arī
var izveidoties ekonomija par slimības naudām. Jā, šīs ir tieši tādas pašas darba attiecības, kādas ir skolā. Un attiecīgi tāpēc arī šī viens vienības metodika nosaka, ka šī summa ietver visu nepieciešamo naudu, kas ir gan atalgojumam, gan nodokļiem. Tā skaitā ar atvaļinājumu, tā skaitā arī slimības naudām. Attiecīgi, protams, ir atšķirība vai ir A lapa vai B lapa, tad tas finansējums atšķirsies, no kurienes nāks un ekonomija veidosies. Bet tā atbilde ir nē, ka tāda summa nav jāliek, un mēs vēlreiz uzsveram to, ka jums ir jāpiemēro vēlams tāda likme, kāda ir skolā. Bet mēs jums noteikti nenosakām, ka obligāti tāda ir jāliek, tikai vērsām uzmanību uz to, ka darba devējiem nevajadzētu radīt citādākus apstākļus, kādi ir šobrīd skolā. Gita, nākamo slaidu. Agita ir roka. Tā es neredzēju. Piedodiet, lūdzu, Agita. Labdien! No Ogres tehnikuma vēlējos informēt par vienu niansi. No jaunā gada mēs pārējām uz vienoto pakalpojumu centru grāmatvedības kārtošanu. Tika pieminēts, ka grāmatvežiem norādīt šo N burtu. Reāli maksājumu sistēmā ģenerējot šo, tas ir manuāls darbs, un nevaru apgalvot, ka izdosies ar vienoto pakalpojumu centru vienoties, ka viņi šo veiks manuāli, jo parasti ģenerēt maksājumu uzdevumus ielasās rēķina numurs, summa. Un šis N-burts tātad projektā būs jāliek ar roku. Kurš administrēs tieši mūsu tehniku un maksājumu dokumentu ģenerēšanu, mēs pat vēl nezinām. Tātad, ja gadījumā nebūs norādīts šis N-burts, kā mēs pēc tam varēsim šo te pamatot? Jo mums vienotā pakalpojuma centra visu laiku ir, ka tas nav iestrādāts vadlīnijās, prasīt viņiem dēļ šī projekta iestrādāt vadlīnijā, kad jānorāda šis N-burts, jo viņš kaut kur iepriekš nebūs. Pašvaldībās to ir vieglāk vai skolās, kurā nebūs vēl vienotā pakalpojuma centrā. Bet mums ir tā nianse, tāpēc varbūt ir kāds risinājums, kā mēs to informāciju varam pēc tam apkopot. Jums darīt zinām, ka mēs attaisnojumu dokumentā atrakstam, ka ir neattiecināmās. Ja būs tādas, protams. Cerams, ka neattiecināmās nebūs, būs tikai netiešās. Netiešās, piedodiet, netiešās pārteicis. Vienkārši es brīdinu par to, ka mēs šo te nevarēsim pieprasīt tikai dēļ viena projekta, viņi neiestrādās vadlīnijās šo te pazīmi. Skaidrs, jā. No iepriekšējās pieredzes es gribu teikt, ka mums bija tāda ļoti laba lieta kā grāmatvedības iziņa, kur mēs tā kā aprakstījām, kad ir konstatēts tātad, kad nav, ka tajā maksājuma uzdevumā, piemēram, ir nekorekts maksājuma mērķis un ka pareizais mērķis ir tāds un šāds. Un tieši tajā atrunāt. Vai viņu nosauks kā grāmatvedības iziņu? Nē, vai vienkārši viņu varēsim nosaukt kā kādu apliecinājumu vai šo formu izdomāsim, jo mēs arī nezinām, kā mums būs ar grāmatvedību pēc 1. janvāra. Tā kā, jo prasība ir tāda, ka jābūt izsekojumam un atdalītām šīm tiešajām un netiešajām. Tā kā... Labi, mēs padomāsim kaut kā sistēmā, kā mēs varam to nodalīt, lai pēc tam var ātri šos darbus apspogojot. Labi, paldies! Regīnai roka. Labdien! Es gribēju tikai precizēt, sakiet, lūdzu, vai, teiksim, ja mēs neizmantojam visas kvotas, tā arī kā rezervīte tad veidojas? Nē? Nē, tā nebūs noteikti, tā nebūs ekonomija un tā nebūs rezerve. Ekonomija tikai pret padarīto, pret faktu un plānoto, un par to tālāk runāsim mēs par to otru variantu. Tātad... Un šī brīdī mēs nonākam pie šīs tēmas kvotas un kvotu aprēķināšanu. Par kvotu aprēķināšanu vēlos mazāk runāt, bet tieši par šo atlikumu, kas bija arī Regīnas jautājums, ko tad darīt ar to, kad neapgūs to plānoto un kā tad tātad katram semestrim tiks aprēķinātas savas kvotas. Un neapgūto apjomu plānojam samazināt nākamā semestra vai gada kvotas.
Tas nozīmē, ka viņas nepārcelsies, viņas neplusēsies klāt, jo mums jāsaprot, cik gan šis audzēknis var izturēt, gan arī kapacitāti, cik pedagogs var. Tādēļ arī mēs šīs kvotas samazināsim par neiztērēto. Un ar tiem atlikumiem šeit gan atšķirās atkal šie mūsu abu sadarbības partneri, jo profesionālās izglītības iestādēm šie atlikumi gada beigās ir jāskaita atpakaļ uz kontu, no kura viņam ir ieskaitīts, un jāatcerās, ka nākamajam gadam, ja kas, tad jāpieprasa klāt, ja nav paspēts samaksāt. Tīri naudas plūsmā un finansēšanas plānā, es domāju. Bet pašvaldībām un valsts pilsētām, kā sadarbības partneriem, tātad šī nauda, kas ir avans 80% ieskaitīts, kas viņš pārceļās no gada uz gadu un nav jāatskaita atpakaļ naudiņas, tā kā par to neapgūto un samaksāto avansu. Te Regīnai arī ir vai nu veca roka, vai nu jauna. Veca. Tad es varbūt nespēju pacelt rociņu, bet uzdošu par kvotu. Jūs par tos kvotu sadali starp izglītības iestādēm vēl stāstīsiet kaut kur tālāk, vai nē? Man bija jautājums par kvotu, kur mums tālākā pašvaldībai tās kvotas jāsadala izglītības iestādēm, un kā tur notiek, ja tur iztērē, neiztērē, pārtērē. Man par to bija jautājums. Paldies. Jā, tātad par kvotām. Tātad, kā Gita pirms tam minēja, to, kas rodas uz skolas zemākas likmes rēķina, to mēs saucam par ekonomiju, ko tātad novirzam kā netiešās izmaksas. Savukārt neizlietotā kvota, tas ir vienkārši atlikums. Un par šo te atlikumu, kā arī Gita minēja, tad mēs neko projektu ietvaros neprasīsim skaitīt atpakaļ. Vienkārši tas tiks noskaitīts nost no nākamā perioda aprēķinātās kvotas. Un attiecīgi tiks ieskaitīta starpība. Tā, par kas vēl te bija uzdoti jautājumi. Regīna, vai es atbildēju? Nē, bet ne Regīna, bet Ilona, ja man nerādās vārdiņš. Ilona, es atbildēju jūsu jautājumu? Jā, man varbūt jautājums par tīri, tad iekšēji, tad jūs skatīsieties jums tā kā vienalga, kā mums tur iekšēji pašvaldībā, jo es saprotu, ka mums tās, kas ir piešķirts pašvaldībai kvotas, ir jāsadala pa izglītības iestādēm. Un man bija jautājums, kā mēs tur iestādēs, cik ļoti, vai arī, kā saka, tā ir mūsu iekšējā lieta un jums īsti neinteresē, kā mēs tur pa tādām iestādēm dalam. Jā, tā tiešām ir sadarbības partneri, kas šajā gadījumā ir pašvaldība, tā ir viņa atbildība un redzējums, un tāpēc arī pašvaldības pašas apzina, kāda ir situācija, kur ir tā nepieciešamība un to finansējumu pārdala. Un savukārt atbildot uz Tērzētavā uzdotiem jautājumiem, man negribētos teikt, varbūt sabiedriskā kārtā, man gribētos tomēr šo projektu skatīties kā uz iespēju sniegt atbalstu bērniem, un šī administrēšana, es saprotu, ka tā var prasīt papildu resursu, tāpēc mēs sadarbības partneriem aicinām šo darba apjomu sadalīt, lai tas nav tikai vienam cilvēkam, un rast iespēju varbūt no iekšējiem resursiem piemaksu rast, šajā projektā, kā tas bija Pumpurā, tā saucamās administrēšanas izmaksas, kā es minēju, nav paredzētas. Tā, es iedziļināšos atlikušajos jautājumos, kas ir Tērzētavā, bet šobrīd es došu vārdu Madarai, un Madara tālāk pārņems arī un stāstīs nākamo prezentācijas daļu. Tad patiesībā
ņemot vērā, mums ir atbalsts. Mēs zinām, ka šobrīd pie mums sanāksmē semināram ir pieslēdzies arī mūsu jurists, un Ilona, varbūt, ka tu vēlreiz var uzdot šo jautājumu, lai mūsu jurists pilnīgi skaidri paskaidrot, kādā veidā mūsu darba līgumi neparedz maksāt, kā lai saka, slimības gadījumos, ja persona nav snieguši šo atbalstu. Ilona? Jā, es varbūt paskaidrošu mums, es nezinu, var jau būt, ka tie ir mūsu domas grāmatveži algu, kam, ar vienmēr sakot, tā situācija bija tāda, kā pagājušais projektā Pumpus arī mums bija šie atsevišķie līgumi, tā tad nevis skolā vienošanās, bet līgums ar izglītības departamentu bija pedagogiem, un mums bija kaut kāda virkne pedagogu, kuri, es nezinu, kādu iemeslu dēļ nesniedza šīs konsultācijas. Nezinu, vai tur bērni nebija, vai tur slimoja, vai kā, vai ar vienā sakot, viņiem bija nulēm šīs darba laika uzskaites, ja. Protams, pie tā apjoma, ja būtu, nezinu, mums tur 100 pedagogi, tad mēs varētu viegli izķert tos, kam ir tās nulles, un tad tur risināt vai pārtraukt to līgumu, vai kā. Mums bija 1400 pedagogu līgumi, ja, un uz to lielo daudzumu, protams, ir ļoti grūti izķert tās nulles, bet tā situācija bija tāda, ka tajā brīdī, kad viņiem būtu bijis jāstrādā, un viņiem bija noteikts, teiksim, maksimāli 12 vai 10 stundas vai 9 stundas nedēļā jāstrādā, viņi viņas nenostrādāja, un tajā brīdī, kad viņam ir jāizmaksā atvaļinājuma pabalsts, tad mūsu grāmatveži pateica, ka viņi nevar rēķināt no nulēm, no nekā nedarītā, bet viņiem ir jārēķina no tā, kas viņam bija noteikts darba līgumā. Tātad, ja pedagogs, nezinu, tur visa pusgada laikā, piemēram, tur nebija nostrādājis nevienu stundu, tad atvaļinājuma kompensācija viņam tika aprēķināta no tā, kas viņam bija paredzēts darba līgumā, nevis no faktiskām izmaksām. Un tanī brīdī mēs, kā saka, protams, bija arī pedagogi, kas to ļaunprātīgi izmanto, es pieļauju. Ja? Man tā negribētos domāt, bet es pieļauju, ka tā diemžēl bija, ka viņi nepārtrauca šos līgumus, jo zināja, ka viņiem pienāksies kompensācijas. Ja viņš aiziet slimības lapā vai atvaļinājuma kompensācija ir jāizmaksā, ka viņam rēķina no tā, kas ir noteikts darba līgumā, nepārsniedzot tik un tik stundas, ja. Tā, es nezinu, varbūt, ka citām pašvaldībām tā nebija, bet, jā, mēs ar to saskārāmies, tas bija diezgan sāpīgi, tāpēc mēs šobrīd gribējām zināt, vai ir kaut kāds, nezinu, juridisks pamats, uz kura, ja viņš nav nostrādājis, mēs varam viņam nemaksāt neko, nevis aprēķināt no tā, kas bija paredzēts viņam strādāt. Bet varbūt es varu precizēt jautājumu. Jums bija darba līguma vai uzņēmuma līguma? Jo es zinu, ka Rīgai darba līguma. Labi, Jāni, vai es varu lūgt sniegt tev atbildi uz šo? Jā, labdien, klātesošajiem. Jā, attiecībā to jautājumu divās daļās sadalīt. Protams, pirmkārt, attiecībā uz šiem darba līgumiem. Jā, mums darba līguma redakcijās ir ietverts, ka jānorāda šis stundu skaits. Attiecīgi darba devējiem ir jāsaprot šis minimālais garantētais stundu skaits dienā vai nedēļā, ko attiecīgi tad darba devējs nodrošinās, jo pretējā gadījumā, ja šis stundu skaits netiek sasniegts, tad iestājas darba likumā noteiktā dīkstava, kas radusies ar darba devēja vainas dēļ, jo nav attiecīgi darbinieks nodarbināts darbā. Un tāpēc ir kritiski jāizvērtē, cik tad šis stundu skaits attiecīgajiem darbiniekam tiek paredzēts, lai nerastos tāda situācija, kā jūs minējāt, ka saslims skolēni vai citi apstākļi izveidojas un attiecīgi tad darba devējs nevar nodrošināt šo darbu, un tad tajā gadījumā tad veidojās šis risks, ka darbinieks var pieprasīt dīkstāvu, jo puses jau ir nolīguši šo minimālo garantēto stundu skaitu. No prakses var teikt, ka labāk varbūt ir iespējams paredzēt mazāku šo stundu skaitu un pēc tam nodarbināt šajās stundās vairāk, jo pārsniedzot šī nepilnā laika stundas, tās netiek uzskatītas par virsstundu darbu. Tā kā neveidojas šis risks attiecībā uz virsstundām.
Un jā, kā jau arī norādījāt par šīm slimības naudām, šeit ir jāņem vērā arī darba likuma regulējums attiecībā uz vidējās izpējas aprēķināšanu, ko grāmatveži ļoti labi arī zina, ka tie gadījumi, kad darbinieks saslimst, tikko nodibinot darba tiesiskās attiecības, kā tiek rēķināts vienā gadījumā, kad netiek nostrādāti pilni šie 6 mēneši, kā tajā gadījumā rēķina, tad šie apstākļi, protams, ir jāņem vērā. Un tā nevar būt situācija, protams, kad darba devējs neapmaksās šos attaisnotās prombūtnes gadījumus, jo tad atkal šī atbildība un risks, protams, ir pašam darba devējam, jo tajā gadījumā, ja darbinieks pasūdzēsies valsts darba inspekcijai, tad varētu rasties pamatots risks attiecībā uz šādu veidu jautājumiem. Paldies, jā. Paldies, Jāni. Ilona, vai šobrīd mēs sniedzam atbildi uz jūsu jautājumu? Es domāju, jā, lielā mērā. Jā, tas, ko mēs redzam, ka mums būs vienkārši vairāk jāskatās cauri pašiem, jāizvērtē tās situācijas, kur un kāpēc notiek tā neizpilde. Un ņemot vērā to, par to, vai noteikti darba tajā līgumā minimālo vai maksimālo, ņemot vērā, ka mums ir arī jāskatās, lai neiet pāri tam 1,3, tad mēs to maksimālo, lai viņi nepārstrādā. Varbūt, ka te ir jāpadomā par kaut kādu minimālo, kas viņiem ir. Tas katrā ziņā mums iekšēji jāizdomā pašiem, bet paldies, jā. Super. Aija, es saprotu. Jā, mēs ar Madaru vienkārši sēžam vienā kabinetā, tātad atbildot uz jūsu tērcētavā uzdotiem jautājumiem. Skaidrīs uzdotais jautājums par to, vai šis te nosacījums par to, ka nākamā mēneša kvota tiek samazināta par atlikumu, kas ir radies šajā semestrī, vai to piemēros arī uz šī mācību gada pirmā semestra atlikumu. Un tāds pats nāk, un tad ir jautājums piedāvā nespriest nemazināt kvotu nākamam semestrim. Tad, pirmkārt, jāņem vērā, ka šis ir šāds scenārijs ir paredzēts tāpēc, lai vispār pārliecinātos, ka jūs šo naudu varēsiet apgūt. Un tāpēc šobrīd ir paredzēts, ka tā nākamā semestra kvota būtu samazināta. Bet līdzīgi kā tas arī bija pumpurā, tā nauda jau nekur nepazūd. Un, ja mēs redzam, ka finansējums tiek apgūts un plāni tiek izpildīti, tad līdzīgi arī pumpurā bija, ka šo naudu vienmēr ir iespējams piešķirt kā papildu kvotu. Bet šobrīd mums ir jāpārliecinās, lai nebūtu šī situācija, ka mēs katru semestri piešķiram aizvien jaunu kvotu, un kur mēs jau arī redzam šobrīd, ka būs pašvaldības, kurās veidosies kaut kādi uzkrājumi, un ņemot vērā, ka mēs neprasīsim skaitītos atpakaļ, tā būtu tāda nevajadzīga situācija. Mēs par šo finansu sistēmu vēl izrunāsim par tām iespējām. Es saprotu, jūsu tas piedāvājums ir atstāt to kvotu nākamam semestrim, lai jūs viņu papildus varētu tērēt. Bet tur mums būtu jāpārliecinās par to, ka pašvaldības spēs tādu finansējumu apgūt tajā semestrī. Un tehnisks precizējums par, tātad mēs minam tās 7. 9. klases, kā mēs esam arī iepriekš arī minējuši, vispār jau nav labā praksē vēl to, kas ministra kabineta noteikumos nav nostiprināts, paust tālāk sadarbības partneriem, bet vienlaikus mēs saprotam, ka mums ir jums tas jāpasaka, lai jūs varat rēķināties ar to. Un tiesa, šobrīd ministra kabineta noteikumi nosaka, ka runa ir tikai par 9. klases otrgadniekiem, vienlaikus apzinot, ka tas atbalsts ir nepieciešams lielākam atbalsta skaitam un plus vēl ir rasts papildu finansējums. Tad šobrīd ministra kabineta noteikumu grozījumi ir iesniegti tiesību aktu portālā, un mēs ļoti, ļoti ceram, ka līdz jaunam gadam viņi tiks apstiprināti. Diemžēl mēs to procesu nevaram tiešā veidā ietekmēt, un tāpēc mēs plānojam un paredzam, ka jau no 2. semestra sākuma varēs sniegt atbalstu 7. 9. klasēm, bet mēs par to noteikti jums ziņosim atsevišķi. Tagad došu vārdu Madarai un izlasīšu nākamos jautājumus Terzētavā.
Mēs cīnāmies ar atbalstu atkal. Jā, mēs ļoti atvainojamies. Katrā ziņā bija saņemti vairāki jautājumi arī tieši par sniegto konsultāciju un atbalsta stundu skaitu izglītojumiem, tāpēc mēs mazliet ietvērām atgādinājumu arī mūsu prezentācijā. Tas, ko mēs norādām, ir rekomendējamais apjoms katram mācību katram modelim atbalsta sniegšanai, bet kopumā pirmajā semestrī mēs plānojam, ka vienam izglītojumam nevajadzētu individuāli atbalsta plānu ietveros plānot vairāk kā 48 stundas. Otrajā semestrī, kas ir par 1 mēnesi garāks, līdz ar to ir plānots, ka tās ir 60 mācību stundas, tās ir 40 minūtes atbalsta sniegšanai. Kāpēc tā? Tad mēs skaidrojam. Tad 1. un 3. klasītē, ņemot vērā, ka tā noslodz mazajiem bērniem, viņu nevajadzētu mākslīgi papildus paaugstināt. Līdz ar to mēs esam reiķinājuši, ka lasīt prasmes veicināšanai, kas ir 3. modelis, mēs papildus varētu piedāvāt līdz 2 papildus atbalsta stundām nedēļā. Bet 3. modelis, kā jūs zināt, tikko ir papildināts. Mēs esam arī iekļāvuši, kad 3. modelī varat arī ieplānot šiem bērniņiem arī konsultatīvu atbalstu, kas arī viņiem pienākās. Tad sanāk, ka teorētiski jūs varētu līdz tam 3 papildus atbalsta stundām nedēļā ieplānot. Katrā ziņā vienmēr izstrādājot šo individuālu atbalstu plānu, skatieties uz šo bērnu noslodzi, un arī tas vecums ir tas, kas patiesībā diezgan varētu spēlēt šo lomu, cik daudz atbalsta vienā nedēļā jūs plānojat papildus šim bērniņam. Tad attiecīgi no 1. līdz 9. klasē un 1. 4. kursam, ja tās ir konsultatīvais atbalsts, tad mēs esam ieplānojuši, ka tās būs aptuveni 3 papildus atbalsta stundas nedēļā. Un konsultācijas mācību priekšmetos, kas šobrīd, kā jau Aija minēja, ir tikai 9. klašu nebeidzējiem, arī ir līdz 3 papildus stundām nedēļā. Katrā modelī jūs varat izvēlēties vairākus šos atbalstus, gan grupu atbalstu, gan atbalstu individuāli, bet skatieties, lai šis kopējais atbalsts vienās nedēļā nepārsniegt šīs 3 papildus stundas, jo vairāk, ņemot vērā, ka tie ir mūsu riska bērni, kuriem mēs sniedzam šo atbalstu. Mēs negribētu pārslogot viņus, lai viņiem tiešām papildus nerastos šis priekšlaicīgi mācību pamešanas risks. Ja mēs runājam par grupām, tad bija vairāki neskaidri jautājumi, kā mēs esam plānojuši nodrošināt šīs grupas, tad mēs informējam, tad 9. klašu otrgadniekiem arī ir paredzēts atbalsts mācību priekšmetos grupās. Tas nozīmē, ka šī grupā var ietvert līdz 3 jauniešiem, un atbalstu var sniegt grupā. Tad patiesībā viens pedagogs strādā vienlaicīgi 3 izglītojumiem. Kāpēc tie ir 3 izglītojumiem? Tas ir tā, lai tomēr, ņemot vērā, ka tie ir nebeidzēji vai otrgadnieki, tad tomēr arī vairāk varētu šo atbalstu sniegt tā kā individuālāk. Tas nozīmē vairāk vērst uzmanību vai laiku patērēt, skaidrojot šo mācību vielu, nevis tikai novadīt stundas un strādāt pie uzdevuma izpildes vai kaut kādu mācību vielas izklāsta. Kas vēl? Tad jā, arī lasīt prasmē mēs esam paredzējuši šo atbalstu sniegt grupās, tad komplektējot arī šo grupu līdz 3 bērniem, bet ar nosacījumu, ka tiem ir vienādas lasīt prasmes problēmas vai mācīšanās problēmas, vai vispār šīs problēmas ir diezgan līdzīgas, līdz ar to šo atbalstu mēs varam uzreiz sniegt grupās. Tā, vai par to, kādā veidā tad mēs šīs konsultācijas komplektējam, sniedzam un plānojam, ir kādi jautājumi vēl? Varbūt es kaut ko neatbildēju. Tad lieliski es saprotu, ka es tagad esmu atbildējis uz jautājumu, kāpēc mēs esam plānojuši līdz šīm 3 stundām nedēļā ne vairāk un kādā veidā mēs komplektējam grupu atbalstu. Regīna, es tomēr redzu, ka jums ir roka.
Un jautājums. Es varbūt kaut ko neesmu sapratusi, bet individuālajos Lūdzu. tajos plānos, ja ir grupas atbalsts, tad katram bērniņam mēs par tie individuālajā plānā ierakstām to, kad viņam būs, tā kā, piemēram, lasīt prasmē, grupas darbs. Tad mēs tiem dalībniekiem, kas ir grupā, viņam katram mēs rakstam te individuālo atbalsta plānu. Jā, tieši tā. Katram izglītojumam tiek veidots individuālais atbalsta plāns, bet šo atbalstu izvēloties interaktīvajā rīkā norādam, tā ir grupas atbalsts. Jā, paldies. Jā. Vai ir vēl kādi jautājumi tieši par grupveidu atbalstu? Andrejs? Jā, man jautājums atsaucoties iepriekš teikto. Pēdējā seminārā mēs tur ļoti diskutējam par plāna sastādītājiem. Es saprotu, ka plāna sastādītājs nav tas, kas tiek finansēts no projekta, līdz ar to tur jāizmanto tie līdzekļi, ja tādi būs no netiešajām, jā? Mums nav gluži netiešo izmaksu. Mūsu skatījumā, kā mēs rosinājām arī mūsu sadarbības partneriem, pie šī plāna izstrādes piesaistīt speciālistus, pedagogus, kuri tad būs iesaistīti šī paša plāna īstenošanā. Pirmkārt, tāpēc, ka viņš šo bērniņu vislabāk zina, viņi mācīs saprast, kā vislabāk šo individuālu atbalstu plānu sastādīt, lai nodrošinātu visu nepieciešamo atbalstu un cik stundas, kuros, vai tas ir priekšmetos vai kādās jomās plānot. Ok, tad plāna sastādīšana varētu būt arī darba sastāvdaļa ar tiem izglītojumiem. Es domāju, ka pilnīgi noteikti tādā veidā jūs varat arī iziet no šīs situācijas un pat ilgt to darba līgumos, kā, piemēram, piesaistot konkrētu pedagogu, jūs arī norādat, ka viņš arī ir šī individuālo atbalstu plānu izstrādātais vai līdzautors vai ievadītais interaktīvajā rīkā. Jā, paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Jā, es laikam šobrīd neredzu jautājumus Tērzadavā. Mirklīti. Mums ir jautājumi Tērzadavā, tātad vai novadā ir kopējais konts šim projektam vai atsevišķi jāatver konts katrai iestādēji. Mūsu sadarbības partners ir pašvaldība, līdz ar to konts ir viens. Tad 9. klasniekiem konsultācijas mācību priekšmetā gan konsultīvais atbalsta, tāpat maksimums 3 stundas nedēļā. Bet, kā jau Madara minēja, tas ir no mūsu puses ieteicamais. Mēs jums varam pateikt, kāds ir maksimālais tas stundu skaits kopā, bet ne atsevišķi nedēļā, jo to nevar tā izvērtēt. Tas atkarīgs no katra bērna noslodzes. Tā, kas vēl šeit ir par jautājumiem? Priekšējās kontrolas sistēmas izveido budžeta projektu. Tā mūsu otra finansista Anžela, kur, man liekas, ir arī, ne, tā nav Anželas roka, bet Anžela nokomentē lūdzu šo. Jā, tūlīt. Tā, šobrīd iekšējā sistēmā, tas kontrolas sistēmā, es atmiņā neatceros, ka būtu jāveido kaut kādu atsevišķu budžeta projektu vai vēl kaut ko. Tāpēc domāju, ka 25. gada tieši nav nepieciešama lieta nomenklatūra veidot atsevišķi tādu sadaļu vai tādu pozīciju. Bet kopumā, manuprāt, tā interaktīvā rīkā, manuprāt, ir paredzēta, ka plāns, budžets vai finansēšanas plāns, teiksim tā. Labi, es redzu, ka šis jautājums ir mazliet neskaidrs, un tad lūksim, lai Madara izslēdz lūdzu mikrofonu. Lūksim, lai Anžela, tev mikrofons ieslēgts ir, jā, vienkārši tad te rezonē uzreiz. Lūksim, lai jums koordinatori nosūta tad precizētu informāciju, bet principā, ja
jūsu iesūtītajos sistēmas aprakstos kaut kas nebūtu tā kā vajadzīgs, tad jums koordinatori par to būtu informējuši, jo jūs iesūtītos aprakstus koordinatori iet cauri, pārbauda un arī sniedz atgrieznisko saiti. Tā. Tā, uz pārējiem jautājumiem es atbildēšu pēc kāda brīža un ļaušu Madurai turpināt ar prezentāciju. Jā, patiesībā es varētu mēģināt atbildēt uz vēl vienu jautājumu, ka šobrīd 9. klašu nebeidzējumiem piešķirt vislielākā kvota. Tad sanāk, ka pirmajam modulim, jā, mēs šobrīd esam piešķīruši vai kvotu aprēķinājuši balstoties tikai un vienīgi uz 9. klašu nebeidzējiem, bet kā jūs redzat, ka šis modelis ir paredzēts arī 9. klašu otrgadniekiem. Tas nozīmē, ka arī valsts izglītības informācijas sistēmā mēs aprēķinot kvotas neizgūstam šādu informāciju, cik jums ir otrgadnieki. Līdz ar to mēs šo kvotu aprēķinām tikai uz 9. klašu nebeidzējiem. Bet vienlaikus jūs šo kvotu un šo modeli varat izstrādāt arī kā individuālu atbalstu plānu izglītojumiem, kuri ir 9. klasē kā otrgadnieki. Līdz ar to tā kvota tomēr ir apgūstama plašāk. Un jā, ņemot vērā, ka šobrīd MK noteikumi grozījumi paredz to, ka šis modelis tiek paplašināts un atbalsts tiks nodrošināts arī 7. un 9. klašu izglītojumiem, kā arī 1. un 2. kursu izglītojumiem. Līdz ar to šobrīd mēs runājot ar finansistiem un savā starpā neesam plānojuši šo kvotas aprēķinas moduli mainīt. Tad, ja mēs varam pāriet pie biežāk uzdotajiem jautājumiem, tad viens no arī biežāk saņemtiem jautājumiem bija par Ukrainas bērniem. Tad, kā jūs zināt, ļoti daudz šobrīd skolās ieplūst arī izglītojumiem no Ukrainas. Pirmkārt, mēs vēršam uzmanību, ka katrai pašvaldībai ir iespējams, protams, saņemt šo papildus finansējumu no valsts par šo Ukrainas bērnu izglītības veicināšanu, bet, ja mēs skatāmies no mūsu projekta ietveriem, tad pilnīgi noteikti 1. un 3. klasē Ukrainas bērniņiem mēs varam nodrošināt šo lasīt prasmes veicināšanu, kā arī no 1. līdz 9. klasē nodrošināt šo konsultatīvo atbalstu. Jo patiesībā arī konsultatīvais atbalsts, ja ar šo bērnu strādā un ikdienā runā latviski, piedāvājot, skaidrojot un motivējot, arī tas ir labs veids, kā mēs no projekta varam atbalstīt ukraiņu bērnus. Tāpat mēs esam arī paredzējuši iniciatīvu un partnerību projektus, kuru metodikas šobrīd ir saskaņošanā, bet arī šajos projektos ir plānots, ka pašvaldības un izglītības iestādes iekļaus aktivitātes, kuras mērķtiecīgi var tikt vērstas gan uz imigrantiem, remigrantiem un mazākumtautības izglītojumiem, kā arī viņu ģimenes locekļiem. Otrais biežāk uzdotais jautājums ir, vai 2. modulī konsultatīvu atbalstu drīkst sniegt pedagogs. Un mūsu atbilde ir nē. Šobrīd pedagogs nevar sniegt konsultatīvo atbalstu. Pedagogs ir paredzēts, ka viņš sniedz konsultatīvo atbalstu tikai mācību priekšmetā, bet ne kā konsultatīvo atbalstu. Tad paralēli arī mums ir jautājumi par mentoru, vai mentors var sniegt konsultatīvo atbalstu. Nē, mentors ir atsevišķs atbalsts, un mentoringu mēs piedāvāsim no nākošā semestra sākuma, kur tie mentori, kur būs mūsu projekta ietveros apguvuši šo mācību programmu, varēs kļūt par mentoriem jūsu izglītojumiem. Un tad interaktīvā rīkā būs pieejama jums informācija par tiem mentoriem, kas jūsu pašvaldībā ir pieejami, un attiecīgi izstrādājot individuālu atbalstu plānu, jūs varēsiet izvēlēties tos jūsu pašvaldībā pieejamos mentorus konkrētam bērniņam. Bet
mēs arī paralēli izstrādājam šo nelielo informatīvo materiālu par to, kā tieši mentoringu ieviest katrā skolā kā atbalstu. Tad informēju patiešām pirms jūs šo individuālo atbalsta plānu izstrādājat un ietverat mentoru. Ar šo mentoru jums, protams, ir jāvienojās, kādā veidā viņš var iesaistīties šī bērna atbalsta sniegšanā. Nākošais jautājums. Vai īstenojot 3. moduli, bērniem nepieciešams pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums par mācīšanās grupībām vai arī der tas skolas pedagoga atbalsts? Un vai šī atzinuma ir jāiesniedz projekta administrācijai vai tie paliek skolas lietvedībā? Tad mēs skaidrojam, ka, lai īstenotu individuālās lasītprasmes nodarbības, tad patiešām ir nepieciešams pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums vai atzinums no speciālista. Šis atzinums būs jāpievieno jums interaktīvajā rīkā tajā brīdī, kad jūs izstrādāšat šos individuālos atbalsta plānus, jo tas ir kā pamatojošais dokuments. Bet, ja mēs skatāmies grupu nodarbībās, tad pilnīgi noteikti arī pedagogs, kurš ir detektējis kaut kādas problēmas bērnam mācību stundu ietveros, un ja šādas problēmas ir vairākiem bērniņiem, viņš, protams, vērš uzmanību un arī var rosināt, ka tās ir grupu atbalsts izglītojumiem, lasītprasmes veicināšanai. Bet tādā gadījumā, izstrādājot šos individuālos atbalsta plānus, ir nepieciešams arī aizpildīt šo novērtēšanas anketu, kas ir speciāli pievienota mūsu interaktīvajā rīkā. Vai 3. modulī lasītprasmes atbalstu drīkst sniegt tikai skolotājs logopēds, speciālais pedagogs, pedagoga palīgs un bibliotekārs, vai arī nodarbībās var īstenot klašu skolotāju audzinātāju? Ja šis klases audzinātājs ir ar logopēdu vai speciālā pedagogu vai viņš ir pedagoga palīgs, tad viņš var arī, ja ir bibliotekārs. Ja es pareizi atceros no mūsu arī vadlīnijām, mēs esam to diezgan plaši skaidrojuši, kuri no speciālistiem ir tie, kuri var sniegt šo atbalstu lasītprasmes veicināšanai individuāli un kuri var šo atbalstu sniegt grupās. Nākošais slaids, lūdzu. Kurš no pedagogiem var gatavot plānu, audzinātājs vai koordinātājs? Šis jau bija viens no jautājumiem, kas izskanēja iepriekš, un mēs vēlreiz norādām, ka katra izglītības iestāde, protams, izvērtē savus resursus un iespējas, un šo plānu var izstrādāt kāds no izglītības iestādes pārstāvjiem. Un tas ir vai nu pedagogs, vai nu tas ir mācību pārziņas, vai kurš, kuru katra izglītības iestāde izvirza. Jā, es saprotu no Aijas, ka Aija man vēlas kaut ko papildināt. Jā, šeit par plānu sastādīšanu, šeit arī mēs esam saņēmuši jautājumus par to, ka tas tomēr ir atsevišķs cilvēks, kas šos plānus sastāda. Un tiesa, es atceros, ka arī pumpuru laikā, kad šis skolas koordinators, un tad parasti arī Bīgs to darīja, bet tas nav viennozīmīgi, ka tam ir jābūt vienam cilvēkam, un man liekas tikai pareizi, ka pedagogi, kuri šo plānu īstenos, viņi arī piedalās šī plāna sastādīšanā. Jā, protams, tad būs tas cilvēks, kurš šos plānus veidos interaktīvajā rīkā, un šī arī ir atbilde uz jautājumu, kas interaktīvajā rīkā ir izskanējusi par vai individuālais atbalsta plāns ir pēc MK noteikumiem, kuru pievieno interaktīvajā rīkā. Individuālu atbalstu plānu veido rīkā, ja viņu nepievieno kā atsevišķu dokumentu, viņu tur jau arī iekšā veido. Līdz ar to es uzskatu, tas ir komandas darbs, ka šis plāns tiek izveidots. Jā, un tad principā uzskatu, ka ar uz otro jautājumu es esmu atbildējis, jo tas atkal ir par lasītprasmi, par individuālo lasītprasmes veicināšanu un nodarbībām grupā, ka to es neatkārtošu, bet nākošais jautājums, vai psihologs drīkst sniegt konsultācijas projektā?
kāda ir nepieciešamā kvalifikācija, vai jābūt reģistrētam psihologu reģistrā un kāda ir atbilstošā certifikācija. Katrā ziņā šeit pilnīgi noteikti tie ir certificēti psihologi un ir šie 2 psihologu veidi no reģistra, kuri var piedalīties individuālu atbalstu plānu īstenošanā, un tas ir izglītības un skolas psihologs vai klīniskais un veselības psihologs. Tie ir 2 psihologi, kurus parasti arī izglītības iestāde piesaista darbam ar saviem jauniešiem, un arī tie ir tie paši psihologi, kurus mēs atbalstam projektu ietveros. Nākošo slaidu, lūdzu. Tā, atskaites un interaktīvais rīks. Tātad finansējuma saņēmējs līdz katra mēneša 10. datumam interaktīvajā rīkā sniedz šādu informāciju. Gita, vai es varu lūgt šeit tomēr tevi mani pārņemt? Šeit būs vairāk tādi finanšu jautājumi. Jā, tātad ieplānots ir, ka sadarbības partneris un arī skola un plāna sagatavotāji viss dar interaktīvajā rīkā un netaisa nekādus dokumentus atsevišķi. Tātad instrukcijas par interaktīvā rīka atskaišu šo veidošanu un kurā posmā katrs ir mūsu mājaslapā. Sadaļā partneriem ir pieejams šīs instrukcijas. Un tātad sadarbības partnera atskaite sākās ar to, kad plāna sagatavotājs no savas puses aizpilda atbalsta pasākuma īstenošanas grafiku sagatavošanu veids no šīm konsultatīva atbalsta lapām, vai kas ir pamatojoties uz atbalsta pasākuma īstenošanas grafiku pret tiem parakstiem. Aizpilda visas nepieciešamās ailes un uzģenerē šo atskaiti. Tālāk izglītības iestādes vadītājiem, ja atbildīgajai personai, atliek ģenerēt izglītības iestādes finanšu atskaiti. Tajā ielasās tātad no šiem grafikiem, no parakstu lapām visi dati un uzģenerējās uzreiz tā kā tabele, ko jūs redzat. Un plāns ir, ka jūs šai brīdī arī redzēsiet visus atlikumus, vai atlikums iepriekšējā posmā jau varēs redzēt pa skolu. Un tad pašvaldību koordinators no visām iepriekš minētajām uzģenerētajām tablām piespiež pogu, un tur viss salec iekšā pa visām izglītības iestādēm, par visiem iesniegtajām atskaitēm un nosūta tālāk mums kā vienu kopumu par mēnesi. Un jā, tāda ir tā doma un šī interaktīvā rīka funkcija. Un tad tālāk šajā atskaišu jautājumā tad mums paliek vienoties un kopēji sarunāt. Tad, kā mēs rīkojamies ar tām izglītības iestādēm, vairāk šeit tiešām ir no pašvaldību un valstspilsētu izglītības iestādēm, kur ir tā kā šī kvota sadalīta, bet nav notikusi neviena šī konsultācija. Kā mēs vienojamies un kā mēs rīkojamies, vai būs jāiesniedz kaut kas pa nullēm, vai nē? Jā, šo mēs, man liekas, ka mēs jau ietvērām kādā iepriekšējā slaidā. Neskatoties uz to, ka tās stundas, sanāk, neviens plāns kā nav īstenots, lai pašvaldības koordinators var pārliecināties, ka visas skolas ir šīs te atskaites iesnieguši, tomēr visiem ir jāiesniedz arī tie, kas nebūs īstenojuši tās vai īstenojuši mazākā apmērā.
lai visas atskaites parādās, un tad arī mēs redzam to kopainu. Un es pie reizes varētu tad arī atbildēt tev uz tiem dažiem jautājumiem, kas ir radušies Tērzētavā. Tātad par to, vai būs piekļuve grāmatvežiem interaktīvajā rīkā. Jā, mums nav tādas atsevišķas lomas, atsevišķu grāmatvedību, bet piesakiet savas tātad pašvaldības koordinatoram, pašvaldības atvainojas projektu koordinatoram, un šādi jums piekļuvi piešķirs grāmatvedim. Viņam būs tāda pati piekļuve kā pašvaldības koordinatoram, loma. To jums piešķirs par darba līguma to termiņu 2. semestrī. Jā, jums kolēģi jau ielika komentāru. Tātad standartā mēs paredzam, ka atbalsts tiek sniegts mācību gadu laikā, un mācību gads mums noslēdz 31. maijā vienlaikus izglītojumiem, kuriem ir nepieciešami papildus mācību pasākumi vasaras periodā, un tos var īstenot pat arī augustā. Līdz ar to jūs varat paredzēt, ka tas ir līdz 31. augustam, jo plānus jau tāpatās jūs plānus savukārt sastādot interaktīvajā rīkā būs iespēja norādīt, vai man liekas, tu pat ir automātiski līdz 31. maijam, un tad, kad redzēs, ka kādam izglītojumam būs nepieciešams atbalsts arī vasarā, jo jūs jau to janvārī nevarat zināt, vai tam izglītojumam noteikti būs vajadzīgs jūnijā vai vasaras periodā atbalsts. To jūs redzēsiet, droši vien aprīlis vai maijs, un tad attiecīgi šo plānu arī var grozīt, paredzot, ka tas atbalsts ir nodrošināms arī vēlāk vēl. Tā, kādi vēl te bija jautājumi? Interaktīvā rīkā plānā ievadīts plānotās stundas, bet summa automātiski nerādās. Īsti neredz vajadzību, ka viņas tur arī parādītos. Jums ir kopējā kvota un tas atlikums plānā, jums tāpatās stundas ir vajadzīgas. Tā, jā, un sensitīvais jautājums par, vai tiešām nav iespējams rast finansējumu projektu koordinatoram. Šobrīd nē. Mēs apzināmies, ka ka daudzām pašvaldībām tā ir problēma. Kā es redzu situācijas risinājumu, manuprāt, tā ir, to var un to mēs redzam arī jau no dažām pašvaldībām, kā piemēru, ka izglītības pārvaldē, kura arī pamatā visur ir atbildīga un ir projekta koordinators šajā projektā, veikt kādu darbu pārdali, lai šis projekts nav vienam cilvēkam kā papildus tam, kas viņam ir šobrīd. Diemžēl no projekta, jā, mēs šobrīd nevaram nekādu finansējumu atsevišķi piešķirt, lai varētu apmaksāt projektu koordinēšanu. Tā, bet tas, ko mēs varam uzsvērt, kas ir, manuprāt, atvieglotāk, kā tas bija Pumpurā, atskaišu sagatavošana, kas ir viens no, projekta koordinatora, viens no uzdevumiem. To būs iespējams ģenerēt rīkā, kas ir atšķirīgi no tā, kā bija Pumpurā, ka šīs atskaites bija jāsagatavo manuāli un jāpievieno tai rīkā. Mēs esam šobrīd parūpējušies par to, lai tā projekta vadīšana ir ērtāka un, nenestu sev līdzi tik lielu administratīvo slogu, varbūt kā tas ir bijis iepriekš. Tā, šķiet, ka ja es neesmu uz kādu jautājumu ir daudz un uz kādu atbildu kolēģi, ja ir vēl kāds svarīgs jautājums, tad varbūt iemetiet viņu vēlreiz čatā, ja es uz kādu jautājumu neesmu atbildējusi. Bet tad šobrīd pievērsīsimies atpakaļ prezentācijai, tā atskaites un interaktīvais rīks. Mums ir šis slaids, esam izgājuši cauri, un tad ir citas atbildes jautājumiem iepirkumi. Jā, iepirkumi ir paredzēti, tie var rasties tikai iniciatīvu vai partnerības projektu ietvaros, bet šobrīd tas ir iemesls, kāpēc ar iniciatīvu partnerības projekti netiek īstenoti jau šajā semestrī, jo projām saskaņošanā ir metodika,
kādā šis te finansējums tiek aprēķināts un izlietots. Un tikko tas būs, tā mēs arī informēsim, tā man pārslēdzās, kāds ir pārņēmis manu vadību. Prezentācija dzīvo savu dzīvi. Šo metodiku mēs esam, cenšamies lielākos ātrumos apstiprināt, lai līdz šī gada beigām tas būtu jau apstiprināts, un lai jūs varētu jau ar jauno gadu šos partnerību projektus īstenot. Bet katrā ziņā tādā izpratnē nekas nav zaudēts, jo iniciatīvu partnerību projektiem ir atsevišķi šie te īstenošanas periodi. Redzu, ka kolēģi mani grib papildināt droši vien šajā jautājumā. Droši vien, ka ne šajā jautājumā, bet arī atbildot papildus, iniciatīvu partnerību projektu metodika nolikums šobrīd ir skaņošanā, un līdz ko būs pilnīgi noteikti mēs sniegsim šo informāciju. Bet skatoties arī čatā uz pārējiem uzdotiem jautājumiem, lielākā daļa atbildes būs mūsu aktualizētās vadlīnijās. Līdz ar to šobrīd netērēsim, man liekas, tik daudz laiku, lai atbildētu uz visiem šiem jautājumiem. Pilnīgi noteikti, ko es tagad vēršu uzmanību un redzu arī čatā vienu no jautājumiem, vai šīs vecāku parakstu lapas būs jāpievieno un vai būs šie grafiki jāpievieno, kas ir kā apliecinājums to, ka bērns ir saņēmis šo konsultāciju. Tad manā īsa atbildi ir vecāku parakstu lapas šobrīd jūs nepievienojat, tās jūs turat savā grāmatvedībā, ne, bet savā lietvedībā. Savukārt, katru mēnesi, lai saņemtu un sniegtu šo atskaiti par mēnesi, pilnīgi noteikti jums ir jāpievieno šī parakstu lapa vai grafiks, kurā bērns ir sniedzis, apliecinājis ar parakstu to, ka viņam šis atbalsts ir sniegts. Un bez tās pilnīgi noteikti mēs nevarēsim apstiprināt jums šos darba laiku uzskaiti un tādā veidā nodrošināt šo finansējuma apstiprināšanu. Vai tieši par finansējumu jautājumiem ir vēl palikušas kādas neskaidrības, jo pārējie skatos vairāk vai mazāk ir tādi saturiskie un tiešām vēršu uzmanību, ka tūlīt mēs plānojam publicēt šīs aktualizētās vadlīnijas, kur patiešām uz vairumu no šiem jautājumiem arī tiks sniegts atbildes. Šajā brīdī ir iespēja vēl uzdot jautājumus papildus, ja tādi ir. Jā, Anna, lūdzu. Anna? Dzirdat? Dzirdam. Mums šobrīd ir situācija tāda, ka lielākā daļa skolu, kuras jau parakstā līgumus un vienošanās pie jau esoša līguma, it sevišķi lielajām skolām, viņu likme šobrīd jau ir lielāka nekā projektā noteiktā. Un arī liela daļa pedagogu ir vienkārši piekrituši strādāt par mazāku stundas likmi, nekā viņi jau saņem skolā. Faktiski tika prasīts, vai viņi ir gatavi iesaistīties projektā un saņemt mazāku atalgojumu, nekā viņi paredz, nekā viņiem ir skolā, kur daļa pedagogi ir piekrituši un daļa pedagogi nē. Bet šobrīd tā mūsu situācija ir tā, ka mēs prognozējam, vēl jau skatīsimies, bet mēs prognozējam, ka mums šī ekonomija vai nu nebūs dēļ lielajām skolām, vai ja arī būs, tad, es nezinu, ļoti niecīga. Un šobrīd tas mūsu jautājums, plānojot 26. gada budžetu, ir arī no vadības puses, vai mums kā pārvaldēji tiešām nepieciešams rast papildu finansējumu, lai sektu iespējamās slimības lapas un atvaļinājumā, faktiski uzkrāto atvaļinājumu naudu, kuru izmaksās visticamāk augustā, kas ir neliela daļa, bet tomēr būs uzkrājusies par šo periodu, ko pedagogs būs strādājis, principā mūsu gadījumā no oktobra līdz maijam. Un vienkārši mums ir bažas par to, ka mums šī ekonomija nebūs un ka šāda veida nauda mums jāmeklē no saviem resursiem.
Bet tā ir tā, saku, tas ir varbūt kā komentārs, ka mēs par šo baidamies. Tāpat otrs, ko mēs baidamies, ir tiešām, ka nav administratīvo izmaksu paredzēšana pie attiecināmajām izmaksām koordinatoriem un ne tikai, jo, piemēram, man šobrīd ir jau tikai lasīt prasmē 96 plāni, un būs vēl vairāk, kā arī mēs šajā laikam semestrī neuzspēsim vispār domāt par konsultatīvo atbalstu, jo mūsu novads ir ļoti liels un milzīgs, un šeit ir iesaistīti juristi, grāmatveži, mums ir iesaistīti, noteikti būs iesaistīta arī iepirkuma nodaļa, un faktiski mēs jau sākuma stadijā saņemam atteikumus, ka nevēlas piedalīties projektā dēļ tā, ka nav vispār nekāda papildu finansējuma, lai vadība motivētu darbinieku šajā projektā piedalīties. Tā ir tā mūsu rūpe, ar kuru mēs šobrīd saskaramies. Tas, ka mēs līdz 26. gada maijam šo projektu pildīsim un izpildīsim, tas ir fakts. Jautājums ar kādiem rezultātiem, bet tā nākotnes vīzija šobrīd izskatās tāda šaubīga. Tas ir mans komentārs no Ogres. Paldies. Jā, paldies par jūsu komentāru. Katrā ziņā projekts ir sākuma stadijā, ir, gribas teikt, atminoties arī pumpuru sākumu, līdzīgi ir sākums, daudz neskaidrību un kamēr vēl ieskriesies visi šajā procesā, bet mēs jūsu atbildes, jautājumus, bažas, mēs visu to sev piefiksējam un ja mums radīsies tāda iespēja papildu finansējums vai kā citādi, mēs iespēju robežās cenšamies arī sadarbības partneru ieteikumus, iebildumus ņemt vērā un iestrādāt tos ministra kabineta noteikumos, lai tos varētu piemērot. Jāsaka, šobrīd uz šo brīdi tāda iespēja nav un arī vēl uz otro semestri nē. Un atbildot uz jautājumu par kvotām, jā, pašvaldība var pārdalīt kvotu, ja redz, ka viena skola to nevar apgūt, bet citai pietrūkst vai ir kapacitāte, var pārdalīt tieši tā, jo mēs iedodam pašvaldībai un pašvaldību šo kvotu attiecīgi pa skolām arī sadala. Jā, semināru būs iespēja noskatīties atkārtoti, tāpēc mēs arī ierakstām un arī apkopojam jūsu šos te jautājumus, nosūtīsim. Bija arī jautājumi, uz kuriem mēs šobrīd konkrēti atbildi nesniedzām, mēs jums viņu aizsūtīsim. Un, ja ir vēl kādi papildus jautājumi sūtiet, mēs arī šo te komunikāciju cenšamies laiku uzturēt regulāri un atbildēt jūsu jautājumiem, ka tādi ir radušies. Tā, vai vēl kāds bija jautājums, ko tā? Ilonai roka. Jā, lūdzu, Ilona. Jā, sveiki. Man vēl tāds ātrais jautājums, pieļauju, ka tas varbūt kaut kur rakstīts, bet varbūt uzreiz var pajautāt, vai plāniem ir paredzēta arī izvērtēšana, līdzīgi kā bija pumpurā. Plāns tiek sagatavots, konsultācijas tiek īstenots, un tad tur beigās bija tā kā izvērtēšana jāveic, lai to plānu noslēgtu. Vai šeit arī tāpat līdzīgi plāniem ir izvērtēšana? Un tad otrs jautājums, viņš nav īsti saistīts ar finansēm. Mēs vakar bijām nosūtījuši, varbūt varat pakonsultēt vairāk par to starpresoru sadarbību. Kas ir tas, ko jūs sagaidāt no pašvaldībām šajā sadaļā? Par pirmo jautājumu, vai individuāli atbalsta plāni tiks izvērtēti, jā, katra semestra beigās noslēdzoties šiem plānam, jums būs jāiesniedz šis izvērtējums, un tur būs īsas atbildes uz šiem jautājumiem, lai mēs varētu arī analizēt sniegto atbalstu gan kvantitīvu, gan kvalitatīvu, un patiesībā, kā jau jebkuram Eiropas Savienības projektam, mums ir jāsniedz arī ziņojumi par to, kā mūsu projektam veicās un kā mūsu atbalsts ir sasniedzis mērķautorību. Attiecībā uz otro jautājumu par starpinstitucionālās sadarbības veicināšanu šobrīd mēs esam
darba procesā esam izstrādājuši rekomendācijas starpinstitucionālās sadarbības veicināšanai dažādos līmeņos, kas ir sākot ar izglītības iestāžu līmeni, tad ir pašvaldību līmenī, tad ir arī nacionālā līmenī, un lai būtu šī vienotā izpratnē tuvākajā laikā katrā reģionā un katrā pašvaldībā mēs arī organizēsim šīs mācības, kurās mēs tad arī vairāk vai mazāk pastāstīsim plašāk par to, kādā veidā mēs varam veicināt šo starpinstitucionālo sadarbību, bet par to arī papildus informācija visiem tiks nosūtīta. Tā kā neko jūs neesat nokavējuši, tuvākajā laikā būs arī informācija par starpinstitucionālo sadarbību. Jā, Anna. Jā, paldies. Liels lūgums no manas puses. Domāju, ka arī citām pašvaldībām ir. Man šobrīd ļoti, ļoti nepieciešama ir tikšanās sapulce par interaktīvo rīku. Tātad jums šobrīd, cik es saprotu, jūs nedodat IT speciālista kontaktus, un es arī nojaušu un saprotu, kādēļ, bet šāda sapulce, kur sopa solim iet un stāsta, ko no mums tomēr vajadzētu, jo, piemēram, šobrīd ir sajūta, ka es strādāju tikai dēļ šī projekta un faktiski dēļ rīka, jo instrukcijas ir labas, bet rīkā veidojas dažādas situācijas, kur otras daļa ir tā, ka es kā pašvaldības koordinators netieku iekšā teiksim, skolu lapās. Un katru reizi prasīt man viņu pieejas ir ļoti neērti un laikietilpīgi. Tāpat tās ir nepieciešams šādas sapulces par rīku, jo instrukcijas tur ir tikai galvenās sadaļas, bet un šādā sapulcē es liktu klāt šo iestāžu pedagogus, jo vienkārši mēs esam nobombardēti ar zvaniem, kur kas kam neiet, un šādu sapulci vajag, kur ir šie pedagogi un koordinātori, kas veido šos plānus, jo arī es šobrīd nevaru atbildēt uz visiem jautājumiem, un tad kontaktējos ar jūsu reģionālo koordinātoru, kuru, manuprāt, ja šādas sapulces šajā sākuma fāzē būtu regulārāks, arī tā kā atvieglotu jūsu darbinieku laiku un resursus. Tad tas ir mans silts ieteikums, ka ir nepieciešams IT atbalsts, skaidrojums par katru sadaļu, ko tas sagaida, par šīm situācijām, kas jau mums ir bijušas, kad ir dzēsts, piemēram, plāns un kā viņu atjaunot un kas notiek, tāpat par grupēšanu un ir situācijas, kas nav instrukcijā. Tā kā silts ieteikums arī no mūsu puses, varbūt neuztaisīt kādu konferenci, bet samaksāt speciālistiem pāris sapulces un lai tie darbi iet raitāk uz priekšu, jo tas ļoti kavē šo plānu tā kā rakstīšanu un saskaņošanu, jo tīri cilvēciski arī pedagogus nemotivē šie biežās kļūdas, vai arī, ja kaut kas nav izprast līdz galam, vai vienkārši nav informācija, kā viens no piemēriem, ka mums bija atmests vaļā plāns, atpakaļ plāns, un mēs neredzējām, kur ir komentārs, bet tas, ka tas komentārs jāmeklē apakšā pie vēstures, mēs vienkārši nezinājām. Un šādas mazas lietas vienkārši paņem un noēda mūsu laiku, un, kā jūs zināt, mums šis nav vienīgais projekts, bet šobrīd ir sajūta, ka mēs strādājam tikai pie viņa. Tā kā, jā, ļoti gribētu nākamnedēļ kādu sapulci par rīku, kur varētu pieslēgt arī skolu pedagogus. Paldies! Jā, paldies par jūsu komentāru. Man ir ļoti žēl, ka tas jums paņem tik daudz laika. Un es jūs dzirdu. Jā, tiešām ņemot vērā, ka mūsu tehniskais eksperts, kas ar rīku strādā, ir viens un cilvēki ir daudz, un tiešām šobrīd bija ļoti daudz, kaut kāds nianses, kas bija jārisina. Vienlaikus es saprotu jūsu bažu, un mēs mēģināsim rast tam risinājumu. Vienlaikus man gan jāsaka, ka tāpēc arī mums projektā
reģionālajie koordinatori tiek no mūsu tehniskā cilvēka puses apmācīti par to, kur kā var atrast rīkā, kas tur ir jādara, un tāpēc primāri, protams, ir komunikācija ar reģionālo koordinatoru. Bet es jūs sadzirdēju, padomāsim, ko mēs varam lietas labā darīt, bet es gan priecātos, ja jūs tiem, kam interesē šāda sanāksme, tad varētu atsūtīt varbūt, jo gluži iziet cauri visam rīkam, katrai sadaļai, katram klikšķītim. Es domāju, ka tas nebūtu liederīgi un varētu būt diezgan paņemt apjomīgu laiku. Varbūt, jo ir arī šīs instrukcijas un varbūt mums šķiet, ka lietas, kas ir saprotamas, izejot no vadlīnijām un instrukcijām, protams, priecātos, ja jūs varētu atsūtīt kaut kādus konkrētākus arī jautājumus varbūt par kurām sadaļām, ko detalizētāk vajag uzsvērt, pastāstīt, un tas atvieglotu darbu. Jā, iespējams, šādi seminārus varbūt arī par reģioniem. Paldies par ideju, mēs tiešām šo apdomāsim un kaut ko noorganizēsim. Madara. Jā, katrā ziņā skatoties uz jūsu daudziem jautājumiem, pilnīgi noteikti apdomāsim arī iespēju šādus seminārus rīkot mazliet biežāk, sevišķi, ja tiešām būs šādi bieži neskaidri jautājumi, bet informēju, ka visi jūsu jautājumi tiek piefiksēti, un šobrīd mēs plānojam izveidot biežāk uzdoto jautājumu sadaļu, kur tad mēs arī sniegsim atbildes visiem pieejamā veidā. Un vēl viens komentārs no manas puses. Mēs visus jūsu jautājumus apkopojam un arī atbildes, ko mēs jums sniedzam. Un šis arī tiks ievietots mājaslapā, lai uzreiz ir pieejami, jo visticamāk, nevis visticamāk, bet jautājumi pārklājās un daudziem rodas vienādi jautājumi. Tad katrā ziņā šis ir vēl viens veids atbalsts, kur ātri saņemt atbildi uz interesējošo jautājumu. Tā, kad, piemēram, šeit komentārs pie tam situācijas, kad instrukcija tieši nesakrīt ar pašu rīku, un šeit arī, lai mums nebūtu jāiet cauri visām instrukcijām un salīdzināt ar rīku, būtu jauki, ka varētu uzsvērt un pateikt, kas ir konkrēti tā lieta un kurā vietā rīkā tas nesakrīt ar instrukciju, lai to var novērst. Papildinot šo, es vēršu uzmanību, ka šīs instrukcijas ir dzīves, un mēs tiešām viņas diezgan aktuāli aktualizējam. Tāpēc var gadīties, ka kaut kādā brīdī jūs esat redzējuši veco versiju, un līdz ko mēs rīkā veicam šīs izmaiņas, līdz ar to tuvākajā laikā mēs arī precizējam šo lietošanas instrukciju, bet tas var nenotikt tiešām vienas dienas laikā, tas parasti notiek tuvākās nedēļas laikā. Var gadīties, ka jūs esat redzējuši kaut kādu sadaļu, kas mazliet ir ar neatbilstību tā, kā tas ir dzīvē, bet mēs patiešām sekojam tam līdzi un tuvākā laikā arī aktualizējam šīs lietošanas instrukcijas. Jā, un tas ir tieši tāpēc, ka mēs reaģējam uz pašvaldības koordinatoru vai skolu signāliem par to, ka kaut kas tur jāplabo, un to mēs arī labojam. Šajā brīdī es neredzu vairāk jautājumus. Jā, es redzu šo par datumiem, kad skaidros darbības. Tieši tā, tad tajā brīdī arī var sniegt informāciju. Vai kādam šobrīd vēl būs kāds jautājums, komentārs? Jā, lūdzu, Andrej. Jā. Atvainojos, uzreiz neuzprasīju, bet es uzmanīgi paskatījos noslēgto līgumu. Tajā līgumā ir atrunāts šis te punkts, ka plānu izstrādes īstenošanas izmaksas izstrādes arī tiek ietvertas. Pēdējā seminārā tur bija runa, ka to plānā līgumā to punktu mainīs, bet viņš ir palicis. Ja visiem vienādi līgumi, tas ir 10. lapā, tātad uz sadarbības partneriem piešķirto finansējumu attiecas izmaksas. Varbūt individuāli tur mēs to varam pārunāt.
Mums bija diskusija ar juristu un iepriekšējo projektu vadītāju. Kaut kā līdz galam nenonācām pie tā secinājuma, ka tomēr šis punkts ir jāprecizē, bet es domāju, ka mēs vēlreiz varam viņu pārskatīt, bet šobrīd nekas tiešām nav. Es jau neskatītu no savas puses. Man jau tas patīk. Es saprotu, bet mēs vēlreiz izskatīsim, un ja būs nepieciešams arī šie sadarbības līgumi ir dzīvi, jā, mēs esam piefiksējuši vēl dažas nepilnības, un līdz ar to, jā, tās nav drukas kļūdas, bet ja tas ir saturiskais jautājums, tad pilnīgi noteikti mēs ar visiem sadarbības partneriem sazināsimies un precizēsim informāciju, bet šobrīd nekas nav mainījies, tiemžēl. Labi. Tā esam teju tūlīt 2 stundas izrunājuši aktuālos jautājumus. Es ļoti ceru, ka šis seminārs bija noderīgs un jūs saņēmāt atbildes, ja ne pilnīgi uz visiem jautājumiem, tad vismaz uz lielāko daļu. Sev darba kārtībā darāmajos uzdevumos liekamais zaus tātad semināru vai kā citādāk palīdzību darbā ar interaktīvo rīku. Par grāmatvežu piekļuvēm tad atgādinu vienkārši sazināties ar savu reģionālo koordinatoru un piesakiet, kurām personām tas ir nepieciešams, un tad šo te pieeju arī piešķirs. Un noteikti esam ciešā saziņā un komunikācijā, un ja šādi vēl semināri vēl par kādām atsevišķām tēmām, bez tā, ko mēs organizēsim, ir nepieciešami, droši sakiet, to mēs darīsim, lai jums sniegtu to atbalstu, kas ir vajadzīgs. Šodien teikšu visiem lielu paldies par dalību, par uzdotajiem jautājumiem. Tā mēs kopā varam projektu stiprināt un arī atvieglot kaut kur jūsu darbu. Paldies! Paldies! Šodienas redzēšanos! Uzredzēšanos! Paldies! Paldies! Uz redzēšanos, paldies! Andrejam roka vēl. Novākšu. Nē, vienmēr prieks parunāt, Andrej.